rokas, jā. Tātad zvērgalva aproce. Viss sākās ar to, ka mēs paņemam sagatavi, kas ir parasts četrstūrains stienītis, attiecīgajā garumā, atkarībā no nēsātāja rokas izmēra. Mēs viņu regulāri atlaidinot, izkaļam laktas gropē savu vēlamajā formā, vai nu trīsstūraini, kas šis paraugs, vai, ja ir pusapaļa aproce paredzēta, tad, protams, pusapaļa, tā kā šis paraugs. Tā kā mēs esam viņu izkaluši viņai šāda to te formu, atstājuši galus, šit ir par īsu viņi atstāti, viņi ir jāatstāja vismaz 1,5 centimetrus vai 2, tā kā tai zvēra galva viņai pašai. Tāpēc arī šies droši vien ir atstāts kā brāķīts, es ticu. Tiek atstāti tie gali, izkalti tas garuma tā forma. Tad tiek iesisti rakstiņi ar kaltiņiem, ar trīsstūra, saulītes un pēc etnogrāfiskā parauga principā viņš tieši tā arī tiek uztaisīts tas raksts. Jā. Tāpat tās plakaniski stāvot un tagad ir iesisti rakstiņi. Tad tiek izvīlēta, ir piemēram šajā aprocē iesākts, tiek apstrādāts tas galiņš, te vēl tiek ievīlēts tāds tā kā tāda trepīte sanāk, kad ir tā kā čūskas galva tāda izveidojās, ka viņai ir pieres daļa un tāds deguntiņš. Sanāk, ka tad novīlējās nost vēl tā kā puse. Tā kā tas deguntiņš paliek ar strīpiņām iezāģētām, sāniņos tiek iesistas actiņas un tā kā pieres daļā krustiņš vēl ievīlēts. Tādas tad galā izskatās, tā vajadzētu izskatīties. Žēl, ka man nav neviena gatava parauga šeit. Jā, tā kā tas ir izdarīts, tad viņu atkal kārtīgi laidinot, vienkārši saliec apaļu ap kaut kādu konusu sākumā, iegūstot to formu. Un tad, jā, visideālāk, ja viņš tā sajiet tādā aplī, kad viņi tiešām tie deguntiņi ir tā riktīgi pretī. Un tad tā uzlikšana ir, ja sākumā liekas, ka nevar uzlikt, šitā liekam arī man ir par mazu. Viņi tā liek pāri mazajiem pirkstiņiem tai vietai, kur ir šaurākā roka, tā kā plauksta. Viņi tā uzliek no sākuma, tad pagriež. Tā, un aproce gatava. Cik daudz laika tas prasa? Šausmīgi daudz neprasa īstenībā. Es ticu, ka pa dienu var tādu uztaisīt mierīgi. Ja tā cīši labi grib. Un, piemēram, meistars jau pats Daumans taisa viņas, uzreiz jau, teiksim, kaut kādas 5. Uzreiz 5 izskaļ, 5 sasit rakstus, un tad viņam tas iet ļoti ātri, jo viņš tomēr ir daudz gadu stāžu. Bet šāda aproce arī pats pirmais, ko es uztaisīju no senajām rotām priekš sevis, bija arī tieši šāda zvērgalva aproce. Jā. Tas nebija nekas. Tad Daumans man to deva kā pirmo viselementārāko darbu.